Jauns sadarbības partneris no Siguldas. Šodien parādīsim, kā mēs viņu apmācījām, kā vajag nolasīt failu caur OBD un ierakstīt iekšā. Tad būs mums dažas mašinas. Pirmā mašina būs Jeep Grand Cherokee 2008. gads, 3 litrai ar Mercedes dzinēju. Tā mašina tiks atkodēta visa ekoloģija, DPF, EGRs, flapītes un pacelta jauda. Tad mūsu jaunais sadarbības partneris nolasīs programmatūru, atsūtīs mums, mēs sagatavosim, pārsūtīsim viņam. Šeit uz vietas tas viss notiks. Apmācīsim, kas, kur un kā, pēc tam uztaisīsim data logus, izbrauksim, pārbaudīsim visus parametrus un arī visu parādīsim klientam, paskaidrosim un atdosim klientam to mašinu. Nākamā mašina būs BMW X6 2018. gads, 3 litrai dīzelis uz jaudas palielināšanos. Tad šito BMW mēs ņemsim ārā vadības bloku. Jauns mūsu sadarbības partneris būs apmācīts, kā vajag pievērst uzmanību, izņemt ārā vadības bloku. Liksim uz galda vadības bloku, nolasīsim viņu, saprogrammēsim, liekam atpakaļ, uztaisam diagnostiku, izbraucam, pārbaudam un atkal atdodam klientam. Un viss būs kārtībā ar to. Un mums klients arī jau piezvanīja pirms stundas un beigi priecīgs par mūsu darbu, par BMW, ka mašina viss ir kārtībā un Google būs teica laba atsauksmē no viņa. Tātad nākošā mašina mums būs Audi Q7 2016. gads, 3 litrai. Čiposim to mašinu uz jaudas stenda un arī pacelsim viņam pilnvērtīgi jaudu, neatslēdzot vispār nekādas ekoloģijas. Tātad atkal mūsu sadarbības partneris redzēs, kā viss tas process notiek, lai pārliecinātos Audi, kad viss ir kārtībā ar programmatūru, mēs izņemsim vispirms caur OBD nolasīsim virtuālu oriģinālu failu, pēc tam izņemsim ārā vadības bloku, liksim uz galda viņu, nolasīsim, sačiposim, liekam atpakaļ mašinā. Protams, pirms braucot uz oriģināla faila, mēs paņemsim pilnvērtīgi data logus, pārbaudīsim visus darbības turbīnas, iesmidzināšanas, lambda zondes, ekoloģijas darbībā un pēc pārprogrammēšanas. Tā kā tai mašinai būs sasniegti ļoti labi rezultāti, kādi 300 ar kapeikām zirgi un 700 aptuveni griezies moments, saglabājot ekoloģiju un neaiztiekot viņu nākotnē, lai viņi neaizsarētos un pilnvērtīgi brauktu. Mēs sarēķināsim degvielas kartes, saregulēsim un gaisa plūsmus, lambda zondes, tā kā būtu viss kārtībā ar to mašinu. Tad gan arī šitam sadarbības partneriem viss tas procedūra aizņem visu dienu, no rīta līdz vakaram, tad caur OBD, uz galda, bench, būt, kā nolasīt failus, kā saglabāt, kā ierakstīt failus, kā izveidot pieteikumu, un vakarā pašām beigas viņš pats nolasīja savu mašinu, jau bez mūsu palīdzības, izveidoja pieteikumu, mēs arī viņam sačupojam to mašinu, ar kuru viņš devies mājās, un jau šodien ir nākamā diena, un jau viņš pilnvērtīgi izveido mums pieteikumus, sūta mums mašinu failus, kuros mēs pārprogrammējam un sūtam viņu atpakaļ. Tātad, ja jūs arī vēlaties nopietnu sadarbības partneri par labām, draudzīgām cenām, kurai mēs esam katru dienu no pirmdienas līdz piekdienam un sestdien no 9 līdz pusdienas laikā strādājam un taisējam failus un palīdzam gan video zvanos, gan attālināti, gan caur WhatsAppu, droši varat pieteikties pie manis, apmācīsim un sakārtosim failus. Failu cenas arī visas būs ar pārskaitījumu vai čekus izrakstam, par to vispār nav nekādu problēmu. Tā kā skatāties video, kā mēs to visu tā īsi saspiestos mazos fragmentos ielikam iekšā. Braucam! Notiek tagad apmācība Jeep, Mercedes motors, tiek atprogrammētas flapes, EGRs un pacelta jauda. Šādā veidā tiek mācīts, kā viņam nolasīt un saglabāt programmatūru caur OBD. Stāsti, kas? Ko izdariet, lamu? Ierakstiet, ne? Jā. Ko mēģinām tagad piešķirt? Ir atkodēts DPS, EGRs, flapes. Kļūdas ir kaut kādas? Nav. Viss ir baigi labi. Viss izdevies, ne? Forši. Pedālis. Forši. Vēl viens gatavs. Izmantojam Alientech iekartu. Un mums jauns sadarbības partneris no Siguldas būs. Tālāk mācīsim viņu, kā uz galda lasīt un rakstīt failus. Pēc faila ierakstīšanās obligāta diagnostika, data logi. Izbrauksim aplīti, pārbaudīsim. Ko mēs pārbaudīsim?
turbīnes spiedienus, lai visi dati saprast pieprasītie ar aktuāliem, lai zinātu, ka viss ir kārtībā. Ok, parādīsim, kā to visu jādara. Nu, tagad mācīsim, kā vajag sačipot XS 2018. gads. Smuks salons, svaigā mašana 18. gads. Tiek sagatavots vadības bloks izņemšanai ārā. Lasīsim viņu uz galda bench mode. Un rakstīsim tāpat. Un pēc tam atkal data logi, tests un atdodam klientam. Viss process. Bench mode, lasīšana. Savienojas korekti. Sāk lasīt. Bench mode arī, kurs būs iziets, kā nolasīt un ierakstīt programmatūru uz galda, neatverot vadības bloku. Tika izveidota piekļuve mājas lapa autočip, lai izveidotu atsūtītu mums failu. Šobrīd viņš aizpilda pieteikumu, noraksta datus no mašinas, saraksta, kas ir nepieciešams izdarīt, izvēlas motoru, marku, modeli, DPF, gēru, jaudu, startu, stopā, debļu, ko tik tai vajag, to varam izdarīt. Tūlītās viņš pievienos failu to, ko nolasīja. Mēs saņemam automātiski saņemam, pārtaisam to failu, burtiski no 30 līdz 1 stundas laikā sūtam atpakaļ. Saņem pie sevis, kur viņš būtu, ja viņam ir savienots epās ar telefonu, arī telefonā atnāc paziņojums, ja viņš, piemēram, strādā un remontē mašinu, lai viņam nevajadzētu iet pārbaudīt, vai kaut kas ir atsūtīts fails vai ne, viņš saņem īziņā, kad ir fails jau gatavs, tad viņš pieiet, novelk failu no šeit un ieraksta bloku, saliek iekšā mašinu, paņem, iztestē, uztaisa diagnosku, paņem naudu, izraksta garantijas talonu veiktam darbam un visi ir priecīgi. Dzinēja vadības bloks saprogrammēt, tiek likts atpakaļ vietā, škilsim, brauksim, testēsim, atdosim mašinu. BMW ir saprogrammēts, uztaisīts arī sporta displejus, notiek tagad data logi, pārbaudīsim turbinas spiedienus, pieprasītus aktuālus, lai viss sapas un atdosim klientam mašinu. Pie viena mums ir sadarbības partneris jauns no Siguldas, arī pie viena mēs viņu apmācīsim arī ne tikai ar džipu BMW, bet arī ar Audi, kā vajag arī nolasīt un atkārt saglabāt failus. Šobrīd mēs no šitās Audi ņemam virtuālu oriģinālu failu, saglabājam, pēc tam ņemsim arī bench failu, lai pārliecināmies, lai viss ir kārtībā ar failu un ar mašinu. Jau īpašnieks mums saka, ka viņš nav nekad lejies iekšā pagaidām ADBļu, tad ir aizdomās, ka varbūt kaut kas jau mašina ir kodēts, bet mēs turītās to visu pārbaudīsim. Brauksim uz jauda stenda, iztaisēsim uz oriģinālu failu, liksim data logus, pārbaudīsim uz data logiem, un pēc tam failu skatīsimies, ja nekas nav čipots, atkal čiposim un turītās celsim viņam jaudu. Redzēsim, kāds būs pieaugums šitai mašinai 3-litrīgai TDI dzinējiem. Chip tuninga apmācība fināla taiksne. Šeit tagad ir īpašnieks atbrauca ar savu mašinu, ar Fordu. Viņš veiksmīgi pats nolasīja failu no mašinas, jau bez mūsu palīdzības, jau ir vakars, paliek tumšāks jau ārā. Tā kā viņš tagad novilka failu no servera, to, ko mēs viņam uzčipojam, pieprasīja viņš pirmu steidžu, tagad lasa, velk nost no servera, atzipo viņu, viss notiek. Fails rakstos iekšā 8, 9, 10, visi ir kārtībā, tā kā apmācība ir izgājusi veiksmīgi. Kur? No kurienes? Siguldā, ne? Jā. Viss Siguldā droši varēsiet. Kā servis sauc? Mapauto. Pilnībā apmācīts cilvēks ar datalogiem, bench, boot, OBD, un šī tagad ir viņa mašina bez mūsu palīdzības nolasīja, izveidojot pieteikumu, mēs visu sakārtojam. Un tagad viņš viņu raksta iekšā, pirmais stage, viss būs kārtībā.